šāds sienu krāsojums. Un šajā zālē tad sēdēs pilsētas rāds, kad vajadzēs, un vēl, es saprotu, varēs gan laulāt, gan visu kaut ko, ja? Tā kā šeit ir ļoti prezentatīvs telpas, tāpēc pēc iespējas viņas ir taisīts greznāk un pēc iespējas tuvāk vēsturiskajam izskatām, tāds, kāds viņš ir bijis. Kabinetos būs speciāli pasūtītas mēbeles, atbilstoši interjēram, atbilstoši tam stilam, kāds šeit ieturēts. Tad jau būs lepnāk kā Saeimā. Cerams. Mēs par to tikai būsim lepni. Uldi, jūs tagad dzirdat divus kungus. Viens rūpējas par kultūru vēsturi reālā vidē, otrs saka, ka ēlietes vajag attīstīt vairāk. Jūs strādājat bibliotekā, jums tas viss ir jāarhivē, jādigitalizē, viss, ko mēs radām. Ar laiku varbūt jūsu paspārnē pat valsts arhīvs tādā digitālā formā būs. Es pieņemu, ka biblioteka Gaismas pils, kad tiks uzcelt, viņi pārtaps par kaut ko citu. Ko jūs sakat no tā visām vērtībām? Kā viņi saglabā to? Es droši vien no šiem abiem viedokļiem būtu kaut kur pa vidu. Aha, te jūs arī esat pa vidu. Jā, es esmu pa vidu. Jo tas, ko Edmunds saka, piemēram, par to, ka viss ir iespējams aplūkot digitālā veidā, jā, tā tas ir, bet, manuprāt, es tādā ziņā vairāk piekrītu Dambja kungam, ka tas digitālais objekts 3D, smuks, foršs, interesants, viņš vairāk kalpo kā apetaizeris tam īstajam, ko tu dabū aizbraucot. Vēl viena lieta ir, uz ko es lieku zināmas cerības nākotnē, kad viens no galvenajiem komunikācijas kanāliem būs mobilās tehnoloģijas. Un jau ir ļoti labi prototipi kaut vai tiem pašiem Zviedriem, ka tu ar savu mobilo telefonu var pavērst kameru pret vēsturisku objektu, un tev mobilais telefons iedod vēl vienu tādu realitātes vai informācijas slāni pa virsu. Tev, piemēram, nevajag gidu, tu vari dabūt to informāciju no telefona, vienkārši parādot lūk šādu te māju. Izskaidrojiet. Tātad es tagad nostājos Zviedrs Rīgā un nofočēju Pētera baznīcu. Jā. Un tagad tā fočene man saka, zini ko? Man ir tā kā fočenes audio versija, ja? Kura man izstāsta visu, kurā gadā cēla, kurā gadā sadega, kurā gadā pēdējo Pētera gailu uzbāza augšā. Digitālām tehnoloģijām pēc iespējas ātrāk ir jāsaplūst ar šo fizisko telpu, jo izremontējot ļoti skaistu vienu cietoksni vai muzeju kaut kādā vienā pilsētā, mazpilsētām, vienā mazā Eiropas valstī, mēs nedabūsim to turistu, kurš varētu, teiksim, kā Ulda saka, ar mobilo telefonu pavērst, teiksim, aizbraukt uz viņu, pavērst un iegūt kaut kādu papildus informāciju, ko viņš izmantot. Es tagad iedomājos, Pēterītis 7. klasē ļoti interesējas par franču glezniecību. Viņš tagad e-vidē ir izpētījis pilnīgi visu, kas vien ir iespējams. Viņš ir bijis e-Luvrā, viņš ir apstaigājis e-Versaļas pili, viņš ir, viss viņam ir skaidrs. Viņam tagad ir noteikti melnas acis, jo viņš naktis nav gulējis, tādas piesārtušas, ja, dators viņu ir pataisījis par ļoti biežu brīļu valkātāju. Un? Viņam vairs nekas nav vajadzīgs, viņš visu zina. Nē, viņš uzraksta referātu, viņš nodod skolā dabū labu atzīmi, un tad, kad pienāk brīvlaiks, viņš saka tēvam, Klau, bet man aizķērās tomēr kaut kas tajā Luvrā, varbūt man var aiziest uz Parīzi un mēs aizbrauksim uz to muzeju. Es domāju, ka te ir tieši tas, ka tā digitālā tehnoloģija var ievilināt fiziskajā telpā to šobrīd 10-gadīgo, 12-gadīgo, kurš staigā neizlaidis no rokām telefonu, kurš sēž ekrāna priekšā. Mums viņu dabūt tagad uz kaut kādiem 5 dažādiem muzejiem būs ļoti grūti, pirms tam ar viņu kaut ko neinteresējot. Students Juris veica pētījumu par Eifeļa torņa vēsturi un būvniecību. Lai iegūtu plašu informāciju, pavadīja garas stundas bibliotekā un rūpīgi pārlapoja katru grāmatu un laikrakstu. Viņš pat nenojauta par gaidāmajām pārmaiņām. Sarežģītā un laikietilpīgā digitalizācijas procesa rezultātā students Juris atver Latvijas Nacionālās digitālās bibliotekas mājaslapu un ātri un vienkārši atrod informāciju par Eifeļa torni. Jura pētījums izdodas izcils. Mūsdienu laikmetā, ceļš digitālā vidē, ir jācenšas lietas pasniegt pēc iespējas atraktīvi, piemēram, kā Europeana to ir izdarījusi. Europeanā pašlaik ir vairāk kā 12 miljonu objektu. Viņi ir ar rociņu atlasījuši zem 100 jūgenstila tādu pieminekļu vērtību un izlikuši atsevišķā virtuālā izstādē, kur ir maksimāli vienkāršā, saprotamā valodā cilvēkiem pastāstīts par šī te mākslas fenomena vēsturi, izpausmēm, galvenajiem māksliniekiem un tātad veidot tādus, rozīnītes no šīs te lielās, diezgan anonīmās informācijas masas.
Ja es pareizi saprotu Eiropānas ideju, kur tiek digitalizēts te, vai viss katra valsts izvēlas, ko viņi pasniedz, un pēc tam ieliek kopējā Eiropānas bibliotekas vai digitālā, superservera krātuvē, kur tas ir pieejams Portugālim, Latvietim, Japānim, Dānim, visiem. Tātad Eiropas reģionālā attīstības fonda projekts un Latelekom ir tikai daļa no tā, ko jūs darat. Jūs darat tikai skanēšanas daļu, ja, Monta? Jā, mēs veicam tātad šo te pašu skanēšanas procesu. Saņemam no bibliotēkas grāmatas. Rīgas centrā starp grāmatu un nodzeltējušu laikrakstu kalniem Latvijas Nacionālās bibliotekas krājuma speciālisti cītīgi aplūko unikālos krājumus un restaurātori atjauno laika zobes kartos darbus. Pēc rūpīgās laikrakstu un grāmatu apstrādes vērtīgie krājumi ar mīlestību un rūpēm salikti kastēs, mērot ceļu uz vietu, kur tos ieskanēs. Mēs ņemam grāmatu un tālāk mēs izvērtējam, kur mēs viņu skenējam. Jo mums ir 3 dažādi skeneri un katram ir savu specifika. Tātad šeit mums ir metis, kas ir nācis no Itālijas ar ļoti augstu izšķirtspēju. Viņš saglabā oriģinālās krāsas, tik apdzeltējušas lapas, kā šobrīd šai grāmatai ir, ko meitene skanē? Jā. Pilnīgi līdz krāsas miligramam, ja? Jā. Mēs veicam, ja līdz ko kaut kas mēs redzam, ka nav īsti, veicam kalibrēšanu un viss ir Kalibrēšanu kārtībā. Paskaidrojiet, lūdzu, latviski, ko tas nozīmē. Tas notiek tāds procesiņš. Šeit mums ir krāsu skala, Jā. kur mēs liekam virsū uz grāmatas, noskanējam 3 pogas klikšķi, un viņš uztaisa tādu, kā ir jābūt tai krāsai. Jūs paspējat arī izlasīt kaut ko interesantu, esat arī uzzinājuši šitajā skanēšanas procesā? Ir tā, ka skanējot varbūt ne tik ļoti, bet pēc tam, kad ir ieskanēta šī grāmata, tiek veikta kvalitātes kontrole. Un kvalitātes kontrolē tad ir lielāka iespēja. Zinoša speciālistu komanda ķers pie ieskanēto materiālu apstrādes. Tekstu sadalīšana zonās, virsrakstu atpazīšana, metadatu pievienošana un citi apstrādes darbi ļauj atrast nepieciešamo informāciju, ievadot atslēgas vārdus. Tas mums ir izaicinājums saprast šo jauno pasaules realitāti, kad principā mums būtu jāvāc viss un jāiedod cilvēkam pietiekami ērti rīki, lai viņš var atrast to, kas viņam ir nepieciešams. Mēs nevaram noprognozēt, kādas lietas tieši cilvēkam būs interesantas un kādā kontekstā. Mēs varētu uztaisīt e-Latviju par sevi, vienkārši izdarīt to, ko ar fizisko ir grūtāk izdarīt. Jo tagad tam turistam ir milzīgi konkursi, viņam ir milzīgi daudz iespējas, uz kuriem braukt. Viss ir lēts, lidmašīnas ir lēts. Bet ja mēs parādām to, kas ir iespējams Latvijā, ko redzēt, un ar šo digitālo tehnoloģiju palīdzību tādā veidā viņi ieinteresējam, tad tas, manuprāt, dot vēl lielāku pievienoto vērtību, nevis vienkārši iegāzt naudu kaut kādos atsevišķos fiziskos objektos. Protams, bet ir jābūt kaut kādam ieejas punktam tajā digitālajā krājumā, kas varbūt ir interesants, un ir ļoti svarīgi, kā tu viņu pasniedz un kā tu iedod kontekstu šim objektam, ko ir digitālajā vidē izdarīt daudz vieglāk, patiesību sakot, nevis fiziskajā vidē. Piemēram, ja es ieeju Luvrā un redzu Monas Lizas portretu, un blakus pa labi glezna, pa kreisi glezna. Un tas ir, faktiski viss konteksts, kas mums ir, ka varbūt ir tā paša mākslinieka darbi, varbūt tā paša laikmeta, tās pašas vietas, bet digitālā vidē mēs varam pasniegt visus šos mezglu punktus vienlaicīgi, kad parādām Monu Lizu un pasakām, vai tu gribi skatīties vairāk Da Vinci gleznas, vai tu gribi vairāk redzēt gleznas, kas ir eļļas tehnikā, vai tu gribi redzēt šī laikmeta, vai tu gribi redzēt šīs vietas. Jūs atlasat pēc tik daudz parametriem, ka beigās jūs var teikt sajūkat prātā no tās dažādības. Digitālā vidē var iedot tik daudz norādes, cik tas ir interesanti, un caur šo te vienu interesantu objektu lietotāju ir viegli ievilkt jau tālāk attiecīgi viņa interesējošajā virzienā. Tagad jau liekas, ka arī mana vecā fotografija, kas sēž vēl aizvien pie manas mājās, ir tā vērta, lai pieliktu stāstam par manu vectēvu tā gada avīzēs, vai vēl kaut kā. Vai tagad tad visiem jānesās ar saviem personīgiem fotoalbumiem uz Nacionālo biblioteku un arī jāliek digitalizēt, jo tā ir mūsu valsts kopējā atmiņa. Es domāju, tas būtu ārkārtīgi jauki, jo tieši tā, kā tu saki, tā veidojās nacionālā identitāte. Ja mums nav šīs te pagātnes, mums ir grūti būvēt savu identitāti jebkādā nākotnē, kas mums pavērsies. Jebkurā gadījumā tas ir politikas jautājums. Ja valstī šķiet, ka nacionālo identitāti uzturēt un attīstīt ir svarīgi, tad es ceru, ka valsts arī to atbalstīs. Jo pašlaik mēs, protams, izmantojam Eiropas naudu par to. Problēma ir tā, ka Latvijā nav tāda visaptveroša tāda jumta politika, kas pateiktu, ka šī te kultūras vēstojuma, kultūras mantojuma saglabāšana digitāla formātā mums ir svarīga un ka tā ir atbalstāma lieta.
tieši šīs te atmiņas saglabāšanas nolūkos. Digitāls vai īsts, viņš tik un tā ir kaut kāds viens konkrēts simbols, ar ko latvieši parasti netiek galā. Viņi nosauc 17 labas lietas, bet tagad notestēsim jūs. Vai jūs varat man pateikt vienu vizuālu lietu, kas vislabāk atvilkt to turistu un paskaidrot viņam, ko viņš te dabūs pretī? Tāda viena e-vizītkarti tiktu izsūtīta katram, tā kā tāda spama e-vēstuli visiem pasaules iedzīvotājiem. Kas būtu jāliek tur kā tas attēls? Kā jūs domājat, tas viens? Ja pirmais man prātā nāk, ja teiksim, Spāņiem ir vēršu cīņas, tad mums būtu Jāņu ugunskurs un pār tam lecoši cilvēki. Tas, manuprāt, ir tāds skaists, ne nacionālais sports, bet tas kaut kas tāds, kas raksturo kaut ko ļoti īpašu, kas man ir, ar ko man asociējas Latvija. Ko citur nekur pasaulē nepiedzīvosi? Tā varbūt nebūs bildīte. Bet ir viena ļoti konkrēta lieta, ar ko Latvija ir pārstāvēta UNESCO pasaules atmiņas reģistrā, un tas ir Dainas kaps, kas ir mūsu identitātes atslēga. Aha, un arī gudrības simbols gal galā. Un jums, Damikungs? Es noteikti liktu Vecrīgas panorāmas siluetu, jo šī vērtība ir pasaulē jau atzīta, un es domāju, ka mēs vēl un vēl varam piesaistīt uzmanību Latvijai un Rīgai tādā veidā. Tieši šajā gadā, šajā rudenī mums ir jāizlem, kas ir tā mūsu identitāte, ko 2014. gadā mēs gribam pasniegt kā savējo latvisko vai dažiem Rīgas identitāti, jo tad mēs būsim Eiropas kultūras mantojuma galvaspilsēta. Tad mums pievērsīs īpašu uzmanību. Un piedodiet, iespējams pēc tam, uz kādiem 10 gadiem, mēs vairs nebūsim paši populārākie džeki Eiropā. Tādēļ mums jāizmanto šī iespēja ar vai īsto kultūru. Tas jau tad ir visdrīzāk abi kopā.